Man atkal likās interesants fakts šajā nedēļā tas, ka Ušakovs Nils ir devies uz Maskavu. Un tur viens oficiāls iemesls bija tas, ka viņš ir devies izlūgties, lai Riški Dvorika turpina tirgot Rīgas preces. Sakot, citi avoti liecina to, ka viņš viņš tomēr tur ir ticies ar Medvedevu un patriārku Kirilu un vēl tur ar Krievijas dažiem politiķiem, kur ir melnajā sarakstā. Un no Maskavas viņš ļoti regulāri sūtīja tvītus un bildes un bija ārkārtīgi lepns. Un tad pēkšņi pazibēja ziņa, ka viņš ir Amerikā. Bet no turienes ir tikai viena blāva fotografija atnākusi un izskatās viņš apjucis tajā visā pasākumā. Un man viņš izskatās Amerikā apjucis? Jā, man izskatās, ka viņš ir apjucis un ne savā ādā un ne savā vietā. Man ir izskaidrojums. Patiesībā viņš uz Riški Dvorika uz veikalu iedams. Uz to Rīgas pagalmiņu, ja kāds mums pārmet. Iedams ieraudzīja krēslus saliktus sarkanajā laukumā. Apsēžās, krēslim pēkšņi viens piesēžās, otrs ar ķurbāni piesēžās, izrādās metropolīts, otrā pusē Medvedevs. Tur brīvi krēsli vienkārši bija. Tur balle sākās, protams, pēc pilsētas svētkiem parasti balle. Vārds pa vārdam izrādās, šis arī tā kā it kā pilsētas, tā kā galva. Šis nāc pie mums, brauc līdzi, mums pēc pilsētas svētkiem parasti ir pirts. Nu, pirtī pasēž ar draugiem, jaunajiem draugiem pasēž. Un jautājums, kā viņš nokļuva Amerikā? No rīta viņš pamostās, sāpošu galvu. Viņam saka, kur tev vajag? Ej, puisi, simpātisks puisi, viņi negrib viņu pamest tur pirtī uz krēsliem. Pie flīzēm, slapjām. Puisi, kur tev vajag? Viņš saka, man gribas tagad pie Amerika. Zināt, kā, pie draugu. Gribu redzēt Ameriku. Vietnieku. Gribu redzēt Ameriku. Ko Krievi? Viņi pēc senas tradīcijas iesēdina draugu lidmašīnā. Ierēbuši draugu, vārds ir likums. Vieglu garu tev, draugs, un aizsūt uz Ameriku. Un Nils parādās pēkšņi Vašingtonā pie Obeliska. Bet ne jau velti viņš tur nav uzvalkā džinsās un kreklā. Nu, vienkārši, kas bija to iedeva? Viņam vēl tur netā astutēts portvelis ar slotu vēl. Bērza sulas burka. Zēns Amerikā. Nauda jau arī nav tā līdzi, nekā nav. Un Amerika nav nekur. Un kur tu esi Amerika? Kur Amerikas nav? Zini, kā man liekas, ir svarīgi pateikt, nepārmetīsim neko Nilam, jo mēs zinām, cik viņam ļoti patīk svētki, cik ļoti viņam patīk pilsētas svētki. Kuram nepatīk svētki? Patiesībā, jā. Vašingtonā tur nelabā laikā ietrāpījās. Neizstāst pēc nekā, tur tikai Obelisks, kas viņš Obelisku nav redzējis pareizi. Jā, godīgi, es domāju, daudz uztraucās par to, kas ar Nilu notiek, jo no viņa nenāk nekādi tvīti no Amerikā. Kas tur notiek ar viņu? Telefona tak viņam nav. Varbūt arī loģiski. Tas palika Maskavā. Palika pirtī, jā. Telefons nav, nauda nav. Starp citu, man liekas, mums ir jāturpina. Apakaļbiļete nav. Piektdien, 20 pār 8 TV3.